mūsu smadzenes ģenerāli viņas ļoti slikti domā par lielo bildi. Tavas smadzenes ir dators, kuram ir operatīvā atmiņa. Tu pats vari izvēlēties, vai nu tu to operatīvo atmiņu uz dienu sacūkāsi ar informāciju, kura tev īsti nav vajadzīga, vai kaut kā izvēlīgi mēģināsi tomēr to veltīt kaut kādām aktivitātēm, kur tavas kognitīvās spējas ir pieprasītas. Scrollojot un patērējot ātro kontentu, tu piesātini to savu operatīvo atmiņu līdz brīdim, kad tev nepietiks resursu kaut kādām daudz kognitīvi intensīvākām nodarbībām, piemēram, tajā pašā dienā. Piemēram, pat izlasīt 3 lapuses grāmatā. Tu neesi vajadzīgs nevienam, ja tu nespēji pielietot savas kognitīvās prasmes. Tas ir tas, ko tu zaudē. Tas ir vienīgais darbs, par ko tiešām maksā šajā pasaulē. Un ja tu man prasītu, kas ir viena prasme, ko es gribētu ģenētiski ieurbt sabiedrības locekļos, ir kritiskā domāšana un jautājumu uzdošana gan sev, gan visam pārējiem apkārt tevīm. Un jo vairāk mums notiek tā kritiskās domāšanas lejupslīde, jo vairāk mēs delegējam savas kognitīvās prasmes kaut kādām trešām pusēm. Tu sāc augt tikai apstākļos, kur tev ir ļoti nekomfortabli. Tie ir tie apstākļi, kur tu sāc palikt labāks, ātrāks, spēcīgāks, gudrāks. Un tas ir tāds, zināmā mērā, tāds process, kuru tu sev iemāci, ka tu visu laiku sevi iegrūdi apstākļos, kur tev ir tā komforta sajūta zūd vai tev sāp. Ja tev sāp, tad tev kontrolēti sāp. Nevajag jau sevi mocīt, bet ja tev kaut kas kontrolēti sāp, tas nav slikti. Jūs būsiet absolūti pārsteigti, uz ko jūsu smadzenes ir spējīgas, ja jūs tiešām veltīsiet kaut kādu piepūli. Ja jūs gribat visam atmest ar roku, jo jums ir grūti, un jūs gribat kaut kādu pildspalvu, grāmatu, datoru iemest sienā, tas ir tieši tas brīdis, kad jūsu smadzenes mācās. Kaut kas lietderīgs notiek. Tā kā nevajag atgriezt sevi atpakaļ komforta sajūtā, jo komforta sajūtā vispār nekas nenotiek. Es esmu Laura Denlere. Projektā Cilvēku jauda es izjautāju zinātniekus, mediķus, sportistus, uzņēmējus un citus radošus, gudrus un drosmīgus cilvēkus. Šīs sarunas palīdz iepazīt sevi un vairot savu cilvēku jaudu. Šodien mums ir otrā tikšanās ar Sergeju Jakimovu. Es uz Sergeju skatos kā uz investoru. Kā tu pats uz sevi skaties? Kā uz zinātnieku vai zinātnes fanātu vai vēl kaut kā? Es zinu, ka tu uz sevi skaties kā uz tenisa spēlētāju. Man kā hobija tenisa spēlētājs, bet nē, pavisam noteikti mana galvenā nodarbe ir fonda vadīšana. Tātad tu esi investors tomēr pirmām kārtām. Jā, life science investors, tieši tā. Un tagad paprovēsim latviski life science, kas tās būtu? Dabas zinātnes. Dabas zinātnes, jā. Redz, ka es būtu to dzīvi kaut kā likusi iekšā, skaidrs. Un pirmajā reizē mums bija saruna, kas ir vairāk par tevi, kas ir vairāk par tādiem pašiem pamatiem. Šodien es no tevis gribu vairāk izpurināt ārā visādus jaunumus, visādu skaidrību, kas ir fufelis longevity, kas ir kaut kas foršs, bet mēs netīšām, pirms mēs nospiedām ieraksta pogu, runājām par sociālajiem mēdījiem un par jauniešiem, un tu vienkārši teici šausmas, kas ir sociālajie mēdīji, un es tev teicu, tagad nerunā, es gribu, lai mums tas trāpās ierakstā, visiem tas ir jādzird. Lūdzu, cienījamais Sergej Jakimov, jūsu viedoklis par sociālajiem mēdījiem balstīts zinātnē, ko katrs vecāks un katrs pieaugušais pats priekš sevis tagad varēs ņemt vērā pats un aiznest, kā es teicu, man vajag, jo es aiznesīšu bērniem un teikšu, ko teica tas, kurš zina. Man nav nekāda viedokļa par sociālajiem mēdījiem. Es pats viņus neizmantoju. Sāksim ar šito. Jā, es zinu, es tev nekur nevaru atrast. Jo es neesmu atrodams. Man ir LinkedIn, jo LinkedIn man vajag. Bet tas arī ir sociālais mēdījis. Jā, bet viņš ir vajadzīgs profesionālai nodarbei. Es tur parādos vienu reizi 2 dienās, iepostoju kaut kādu rentu. Un tad es nospiežu laiku tavam rantam. Paldies. Man ir ļoti lojāla auditorija. Tieši tā. LinkedInā, bet vispārējais, jā, manā dzīvē neeksistē. Līdz ar to man nav viedoklis kā tāds. Bet tev ir zinātnē pamatots. Ja tu gribi tā kā dzirdēt, ko par to saka zinātne saka par to, ka faktiski viens no lielākajiem jaunās paudzes, manas paudzes arī, bet arī jaunākās paudzes. Cik tev gadu, lai mēs saprotam tavu paudzi? Man palika 34 janvārī. Okay. Man ir 46. 92. Bet sociālajie mēdīji bojā arī manas paudzes dzīvi. Pavisam noteikti, bet tava paudze, viņa nav tik
hiperfiksēta uz sevis salīdzināšanu ar citiem, uz kaut kādu ātrā kontenta, Ātrā satura. ātrā satura patērēšanu un tā tālāk. Ja mēs runājam par jaunākiem cilvēkiem, tad mēs redzam, ka jaunākā paudze ir mazāk un mazāk spējīga kritiski domāt, B koncentrēties, C risināt kaut kādus kompleksos taskus, uzdevumus, kas pieprasa ilgākās koncentrēšanas spējas. Un sociālajie mēdīji un tas sociālo mēdīju formāts ir tas, kurš savā ziņā šito ietekmē, jo sociālajie mēdīji savā tradicionālā formā maina to, kādā veidā mēs dabūjam un izstrādājam dopamīnu, prieka hormonu, vai ne? Un, motivācijas hormonu, motivācijas hormonu, kas normālajā kārtībā izdalās tad, kad mēs kaut kam veltam laiku. Ka mēs ieguldam pūles. Mēs ieguldam pūles, mēs veltam laiku, mums kaut kas sanāk. Un tad tas ir tas naturālais mūsu dabas dotais risk-reward mehānisms, vai ne, kad mēs apbalvojams. Mēs kaut ko darām, ilgi darām, mums sanāk, tas ir apbalvojums, mēs labi jūtamies, mēs kaut ko sasniedzam, un tad tas mums dod to kiku doties tālāk. Tādu tā kā draiva sajūtu, uzrāvienu sajūtu. Sniegties augstāk un augstāk. Tas ir tā, kā tam jāstrādā. Bet kā tas reāli arī ķermenī ir? Ātrais kontents faktiski to ciklu maina. Un, kad cilvēks scrollo, dopamīns izdalās jau tāpēc, ka jūsu smadzenes viņas visu laiku atrodas tādā stadijā, kad no vienas puses nav īsti vajadzīga piepūle, no otrās puses tev ir kaut kāds tāds smadzeņu uzbudināšanas veids, kur tava galva īsti nesaprot, piemēram, nākamais kaut kāds tur reels vai shorts vai kaut kas tam līdzīgs. Viņš būs interesants, viņš nebūs interesants. Neparedzamība. Tu pasmiesies, tu paraudāsi, tu vienkārši noskrolosi, jo tevi tas neinteresē, un jo vairāk tu to izmanto, jo vairāk algoritms mācās par tavām preferencēm. Un kaut kādā brīdī tu vienkārši nonāc situācijā, kad tu esi zaudējis savas ilgstošās koncentrācijas spējas. Jo viss, ko tu vari, ir patērēt 30 sekundžu intervālos, patērēt kaut kādu mēslu informāciju par kaut ko, kas tev īsti nav vajadzīgs, bet ir jāsaprot, ka, un mēs tagad runājam ļoti cilvēciskā valodā par šito, nevis zinātniskā valodā. Paldies Dievam, lūdzu tā turpini. Tavas smadzenes ir dators, kuram ir operatīvā atmiņa. Tu pats vari izvēlēties, vai nu tu to operatīvo atmiņu uz dienu, piemēram, sacūkāsi ar informāciju, kura tev īsti nav vajadzīga, vai, teiksim, kaut kā izvēlīgi mēģināsi tomēr to veltīt kaut kādām aktivitātēm, kur tavas kognitīvās spējas ir pieprasītas. Scrollojot un patērējot ātro kontentu kā tādu, tu piesātini to savu operatīvo atmiņu līdz brīdim, kad tev nepietiks resursu kaut kādām daudz kognitīvi intensīvākām nodarbībām, piemēram, tajā pašā dienā. Piemēram, mācīties, iedziļināties. Piemēram, pat izlasīt 3 lapuses grāmatā. Jo mēs nesakam par kļūšanu par Nobela laureātu, vai ne? Mēs sakam par nodarbēm, kas pieprasa bišķiņ ilgāku koncentrāciju nekā 30 sekundžu video kaut kādā TikTokā. Un tā ir vislielākā traģēdija, ko tu vari iedomāties, ja tev, piemēram, 12-gadīgais bērns vairs nav spējīgs koncentrēties un vairs nav spējīgs uztvert strukturētu informāciju no strukturētā informācijas avota, kas ir grāmata, kas ir jebkas, vai ne? Jo tie informācijas avoti, viņi mainās
tiklīdz cilvēks aug, mēs sākam ar, multfilmām, tad bērnu grāmatām, tad nopietnākām grāmatām, tad mums parādās kaut kādi zinātniskie raksti, kad mēs ejam uz universitāti, bet tāpatās tev ir jāspēj 2 stundas, piemēram, veltīt kaut kādai informācijas apstrādē. Un tādā veidā izvairojot savas smadzenes, jo faktiski tas ir tas, ko jūs darat. Mēs izvarojam savas smadzenes, tad, kad mēs scrollējam. Ja? Tad, kad mēs patērējam to nekam nevajadzīgu ātro kontentu, tu vairs nebūsi spējīgs savas kognitīvās spējas veltīt kādai jēgpilnai nodarbei. Pavisam noteikti. Kas ir tās lietas, kas ir tās kognitīvās rīcības, jeb darbības, kuras cilvēki neiedomājas, ka tās cieš, tāpēc, ka viņi ir aizsēdējušies ekrānā? Es domāju, filozofiski uz to skatoties, es domāju, ka viss, sakot no tavas iespējas jēgpilni veltīt laiku visam, sākot no privātās dzīves attiecībām un tā tālāk, līdz spējai risināt kompleksos uzdevumus. Un ja jūs strādājat vai gribat strādāt darbu, kas sevī ietver kompleksos uzdevumus, un tas ir vienīgais darbs, par ko tiešām maksā šajā pasaulē, jo tu neesi vajadzīgs nevienam, ja tu nespēji pielietot savas kognitīvās prasmes, tad tas ir tas, ko tu zaudē. Faktiski tas ir tas, ko tu zaudē. Ja mēs skatāmies uz kādiem pēdējiem pētījumiem par šito, ja mēs par to runājam tagad, tad tas nav vienvirziena process. Jūsu smadzenes, viņas var tā kā no tā apburtā loka iziet un tās koncentrācijas spējas viņas var atgūt atpakaļ, bet ir jāpārstāj viņas stimulēt ar to, ar ko jūs viņu stimulējat. Un tas ir ar ātro kontentu, ar ātro informāciju, ar informāciju, kas nav nekādā veidā faktčekota un tā tālāk un tā joprojām. Vai tu vari pastāstīt tagad vēl citus piemērus, kas nav saistīti ar sociālajiem mēdījiem? Jo es esmu pamanījusi, ka mana vīra koncentrēšanās spēja nav saistīta ar sociālajiem mēdījiem. Viņš viņus tiešām nelieto. Tikai tik, cik tas ir saistīts ar manu darbu, jo, ja tu saki, tev LinkedIn ir vajadzīgs tavam darbam, man Instagram ir vajadzīgs manam darbam, jo tas ir tas, kā mēs aizsniedzam auditoriju. Jā. Es, diemžēl, esmu, kā lai to saka, riska kategorijā, ka patērējot sociālos mēdījus kā Instagram, es nepamanu, ka es tur pazūdu. Un man tas ļoti nepatīk, man tas ļoti traucē. Un ideālā variantā es pārtrauktu lietot pilnībā, bet tā ir daļa no mana darba. Tas ir tāpat kā tev LinkedIn. Gribi, negribi, šobrīd vēl ir jālieto. Negribu. Bet jā, tieši tā. Ar manu vīru ir tā, ka viņš pazūd ziņās. Ziņās? Vai tu jo ir daudzi cilvēki, kas uzskata, man nav problēmu ar ekrāniem, es nelietoju sociālos mēdījus, bet es paskatos, ka viņam savukārt reizēm ir, ka viņš atkal jau paskatās, kas ir vēl ziņās, kas tev par to ir zināms. Es domāju, man nav kaut kas konkrēts par to zināms. Bet tas ir joprojām ātrais saturs, vai ne? Tas ir ātrais saturs, viņš noteikti ir labāks nekā TikTok video ar kaķīšiem, vai ne? Bet tomēr tās ziņas jau ir lielākoties orientētas uz virsrakstu. Tas ir līdzīgi, kā tu scrollē, tev pirmkārt tās ziņas rādās telefonā viena aiz otras, tu patini uz priekšu, ir interesants virsraksts, nav interesants. Tad tu skaties tālāk, ka es palasu, man piesaist uzmanību, nepiesaist uzmanību. Es domāju, ka tas principā iet vienā basketā ar tādiem pašiem pieradumiem, ko cilvēki dara, kad viņi izkrīt tādā kognitīvās tukšgaitas režīmā. Daudziem cilvēkiem ir daudzi pieradumi, kas ir cilvēki, kas skatās sienā kaut kādā brīdī. Tie ir tie, kas meditē, tu domā? Nē, tie ir tie, kas kaut kādā brīdī izkrīt tajā kognitīvajā tukšgaitā un sāk darīt kaut kādas automātiskās uzvedības algoritmus. Un ir cilvēki, kas skatās sienā, ir cilvēki, kas visu dienu scrollo Instagramu, ir cilvēki, kas visu dienu scrollo ziņas, bet pozitīvs jau ir tas, ka viņš ir vienmēr informēts par to, kas notiek pasaulē, vai ne? Jā, un tad viņam baigā priekšrocība ir par visu, ja?
Viņam rūp. Viņam rūp. Es nevaru pateikt neko ne labu, ne sliktu par šito. Es varu visu kaut ko sliktu pateikt. Jo noteikti problēmām. Ziņas nav tas drausmīgākais veids, kādā veidā tajā kognitīvajā tukšgaitā atrasties. Tu iedomājies, cik mums ir superīga auditorija? Jā. Viņi klausās mūsu stundu un 2 stundas nopietni. Jā. Kas no neirozinātnes viedokļa aktivizē pavisam citas neironu grupas nekā 30 sekundžu snipeti, kaut kādi intervāli. Tātad cilvēki jau ir veselīgi, pareizi? Jā, kā kontents, jā, nē, pavisam noteikti. Ja cilvēks spēj nosēdēt un tiešām uztvert informāciju 1,5 stundas laikā, cepuri nost. 21. gadsimtā tas ir retums. Es domāju, ka lielākā daļa klausās sportojot, darot mājas darbus, bet, zini, mums ir tāda auditorija, kas tā arī saka, es sēžu un es konspektēju, jo ir tik vērtīgi, ko stāsta, ka es negribu palaist garām. Tad man ir prieks. Ir prieks, ka mēs darām kaut ko labu tagad. Bet tā mūsu kognitīvā lejupslīde ir viens no faktoriem, kāpēc tas pats tie paši mākslīgā intelekta tūļi, kas tagad tikai attīstas, mēs tiešām esam tikai pašā viļņa sākumā. Būs tie, kas mēs tagad nerunājam par kaut kādu Terminatora filmas scenāriju vai ne, par Skynetu un tā tālāk, bet mēs runājam par to, ka cilvēks vairāk un vairāk delegē savas kognitīvās prasmes mākslīgam intelektam vai kaut kādiem agentiem, kas vairs nav tavas smadzenes, bet kaut kas cits, kurā tu saskati kaut kādā brīdī, kurā tu sāc saskatīt lielāko autoritāti, nekā tava paša kritiskā domāšana. Un par šito ir jāizdomājas savā ziņā, jo es zinu, ka tu gribi runāt arī par piemēram, to pašu misinformāciju internetā, ja mēs runājam tur par visādiem fufeliem, veselības influenceriem un tā tālāk un tā joprojām, bet saknē visam. Un ja tu man prasītu, kas ir viens skills, viena prasme, ko es gribētu neiemācīt, bet ģenētiski ieurbt sabiedrības locekļos, ir kritiskā domāšana. Ir kritiskā domāšana un jautājumu uzdošana gan sev, gan visam pārējiem apkārt tevīm. Un tad, jo vairāk mums notiek tā kritiskās domāšanas lejupslīde, jo vairāk mēs delegējam savas kognitīvās prasmes kaut kādām trešām pusēm, kaut kam kādiem ir agentiem. Kam ir viņu intereses, ja viņu radītāju intereses. Jā, mēs varam par šito daudz strīdēties, vai nu tur uz doto brīdi kaut kādam lielajam valodas modelim, kaut kādam LLM-am ir savas intereses, droši vien, ka nē. Nē, es domāju viņu radītājiem, vai tie, kas... Radītāji bieži arī kaut kādā brīdī jau nesaprot. Operētāji, es nezinu, kā lai es atrodu pareizo vārdu. Jā, pavisam noteikti. Un tas viss sākās no absolūti komiskajiem gadījumiem, vai ne? Ja mēs tagad runājam par to pašu mākslīgo intelektu komiskajiem gadījumiem, kad pirmās relīzes tam pašam gan Chatam GPT, gan Claude'am, gan visiem tiem lielajiem foundational modeliem, tā saucamiem, kur viņi halucinēja. Un viņi, piemēram, paši izdomāja avotus, no kurienes viņi ņem informāciju. Atsaucas uz zinātniskiem darbiem, kas nekad nav bijuši. Tieši tā. Un tas ir smieklīgi, vai ne? Bet, ja mēs runājam par tādu kaut kādu globālo situāciju, kurā mēs tagad atrodamies kā būtnes, skatoties uz piemēram, uz mākslīgo intelektu un uz visiem tiem trešās puses servisiem, kas ienāk mūsu dzīvē un savā ziņā zog to mūsu spēju kritiski domāt un spēju kritiski vērtēt informāciju, ko mēs saņemam, tad mēs tiešām atrodamies kaut kādā stadijā, kad mēs kaut kādā brīdī
apstāsimies un vairs nerunāsim par antropocentrisku sabiedrību. Mēs vairāk nerunāsim par antropocentrismu. Tā pastāst, kas tas ir, lūdzu. Kas ir antropocentrisms? Jā, mums vajag izskaidrot katru sarežģīto tēmu. Antropocentrisms ir pasaules uzskats, ka cilvēks ir centrā, cilvēka personība. Cilvēks kā būtne ir centrā visam. Tad tas vairs nebūs, jā? Jā, es domāju, ka nē. Domāju, ka nē, un kaut kādā brīdī mēs tiešām aizbrauksim kā sabiedrība pie daudz fundamentālākā jautājuma, kas mēs tādi esam tajā jaunajā barības ķēdē un kādas ir tās mūsu jaunās ar tehnoloģijām piesātinātās autonomās spējas tagad kaut ko darīt un kaut ko lemt, un cik daudz mēs esam delegējuši ārā. Un vai tas daudzums nav pārāk daudz, lai mēs tiešām varētu uzturēt to antropocentrisko pasaules uztveri, kas dominēja tūkstošus gadus līdz šim. Tā kā mēs tagad burtiski sēžam absolūti vēsturiskajā brīdī, kas nav tāds atombumbas sprādziena brīdis, kad tu redzi, kaut kas notiek tieši šajā sekundē, bet tas ir kaut kas, kas notiek backgroundā un diezgan ātri. Jā. Un mēs to varam vērot jaunākajā paaudzē, mēs to varam vērot dažos sabiedrības slāņos, mēs to varam vērot paternos, kādā veidā mēs tagad uztveram to pašu informāciju un tā tālāk un tā joprojām. Negribu atkārtoties, bet tas ir visapkārt. Labi, tagad iesim pie tā, kas ir tas saturs, no kā tu cilvēkus darītu uzmanīgus. Piebremzējiet ar šito, ja pārstājiet to darīt. Tad viens, tu teici, sociālajie mēdīji, tu vari nosaukt konkrētas platformas, ko tu tiešām nerekomendētu, vēl kaut kādu konkrētu uzvedību ekrāna lietošanā. Ko es varu pavisam noteikti cilvēkiem ieteikt, ir jūsu smadzenes ir faktiski, jūs varat par to domāt kā par, es nezinu, kājas muskuli. Ja jūs kājas muskuli nekustināsiet, viņš atrofēsies. Vai ne? Un tas arī, un jūs dabūsiet invalīdu apliecību kaut kādā brīdī. Ar smadzenēm notiek absolūti tas pats. Un nevajag novest sevi līdz stāvoklim, kad jums būs jādabū nosacītā pārnestā nozīmē invalīda apliecība, jo jūs vairs nespējat apstrādāt informāciju tā, kā vajadzētu. Līdz ar to vairākiem cilvēkiem ir profesija, vairākiem cilvēkiem ir kaut kādas nodarbes, hobiji un tā tālāk. Veltiet konstruktīvo laiku sevis pilnveidošanai, tajās nodarbēs, profesijās, hobijos un tā tālāk, kas pats pa sevīm pieprasīs no jums piepūles, kaut kādas koordinētās piepūles, ilgākā laika posmā. Un tas ir tas, par ko jūsu smadzenes jums teiks paldies. Un tur ir viens markieris, kas faktiski strādā 100%. Ja jūs gribat visam atmest ar roku, jo jums ir grūti, un jūs gribat kaut kādu tur, es nezinu, pildspalvu, grāmatu, datoru iemest sienā, tas ir tieši tas brīdis, kad jūsu smadzenes mācās un formējas jaunie neironu savienojumi. Jā, tieši tā. Tas ir tas brīdis, kas kaut kas lietderīgs notiek. Tā kā nevajag atgriezt sevi atpakaļ komforta sajūtā, jo komforta sajūtā vispār nekas nenotiek. Tad tajā brīdī, kad ir tāda liela aizkaitināmība, es tagad savu bērnu citēju, ja viņam tikko kā bija eksāmeni, es viņam palīdzēju ar matemātiku gatavoties, un tad viņam es neko nesaprotu, saku, tas ir ļoti labi. Tātad tu mācies, tātad tas diskomforts ir vajadzīgs, lai tu vari apgūt kaut ko. Un tad tas, ko tu cilvēkiem saki, brīdī arī, kad mēs pieaugušie, es vairs nevaru šito izturēt, tas ir pa grūtu, ka tieši nevis lec no tā ārā, bet tieši iegulies tajā vēl vairāk iekšā. Ir labs piemērs, kā var pamocīt savas smadzenes. Kura roka tev ir dominējoša? Labā. Sāc rakstīt ar kreiso roku katru dienu. Ļoti laba nodarbe. Tieši smadzeņu trenēšanai. Izcila vienkārši. Bet pasaki, kāpēc tā ir izcila? Jo mēs neesam simetriskās būtnes, un katru dienu apsēdies, nopērt sev grāmatnīcā bērnu burtnīciņu, kur ir jāraksta burti, kur būs līnijas, un bliež.
20 minūtes ar kreiso roku. Es garantēju, ka pirmās 5 dienas tu uz to visu skatīsies, un tu domāsi, ka tu esi vislielākais pērtikis, kas jebkad ir dzīvojis. Bet kaut kādā brīdī tev sanāks. Un tas, ko tu vērosi, nav jau par to kreisās rokas rakstīšanu. Tas ir fun party trick, bet nav tā, ka tev to vajag dzīvē. Bet tas, ko tu vērosi, ir tavas koncentrācijas prasmes citos uzdevumos, arī augs. Un tādā veidā tu trenē savas smadzenes, koncentrēsies uz kaut ko, kas nav komfortabls. Un tā blakus parādība ir tāda, ka tev būs vienkārši +1 kaut kāds skills, bet tas ir ļoti labs piemērs, kā nodemonstrēt to diskomforta sajūtu, ka tu tiešām mācies kaut ko jaunu, un tu tiešām sāc no, tas nosacīti ne nulles, jo katrs jau kaut ko var tur sazīmēt ar kreiso roku, vai ne, bet gan drīz no nulles formēt jaunos neironus un jaunās saiknes. Un tu saki, tas ir nevis tāpēc, lai kļūtu par labu rakstītāju ar nedominējošo roku, bet tāpēc, ka tā spēja smadzenēm spēlē citās jomās. Jā, tieši tā. Tātad, ja es šādi te praktizējos un koncentrējos, tad es to pēc tam pārnesu, un tas man noder citur kaut kur. Pavisam noteikti. Piemēram, kur? Ikdienas uzdevumos, ja jums ir jākoncentrējas uz kaut ko, tas vienkārši trenē jūsu smadzenes koncentrēties uz kaut kādām lietām, kur tās kognitīvās, pastāvīgā kognitīvā piepūle ir nepieciešama. TikTok video nav nepieciešama kognitīvā piepūle vispār. Tā kā tu vari būt zābaks un scrollot, un viss būs kārtībā. Bet, ja mēs runājam par kaut kādu pētniecību, es nezinu, par kaut kādu kritisko domāšanu, par skolas kaut kādām nodarbēm, piemēram, cilvēks skolā, bērns skolā, viņam jau arī jāspēj 30 minūtes, tur, es nezinu, pavadīt. 45, ko tu te viņiem jā, bet tu runā par to stundu, vai ne, bet es runāju par, es nezinu, kaut kādu tur matemātikas uzdevumu. Un tev ir jākoncentrējas. Man ir paziņojums. Ja tu esi vadītājs, uzņēmējs, freelanceris, pašnodarbinātais vai speciālists, kam pāri 30, tad klausies uzmanīgi. No 21. līdz 23. maijam mēs ar Mišelu rīkojam jaudas piedzīvojumu. 3 dienu klātienes pasākumu, kam seko jaudas laboratorija. Tas palīdzēs cilvēkiem, kuri ir pārstrādājušies, bet ienākumi vai gandarījums to neatspoguļo, un kuri vilcinās ar svarīgiem lēmumiem par savu darbu, biznesu vai dzīvi. Labi zina, ka no dzīves grib vairāk, bet pietrūks drosmes vai pārliecības, kā to paveikt, negraujot veselību un attiecības. Šajā piedzīvojumā un laboratorijas 30 dienās tu beidzot pieņemsi un sāksi īstenot vairākus sev svarīgus lēmumus un izveidosi savu jaudas sistēmu, ar kuru iet uz mērķiem, nedarot sev pāri. Ja gribi reālu pagrieziena punktu savā darbā vai dzīvē, ej uz cilvēkjauda.lv/piedzīvojums, uzzini vairāk un piesakies. Vietu skaits ir ierobežots, un mēs veicam dalībnieku atlasi, lai ir riktīgi forša grupa. Es biju ļoti priecīga, mēs nedrīkstam skaļi to teikt, es ceru, ka mans bērns neskatīsies šo video. Viņam, lai tiktu ģimnāzijā, ir tā, ka vai nu izvērtē atzīmes un uzvedību un vēl kaut ko, vai arī, ja tas neatbilst tā gada kritērijam, tad ir jāliek eksāmeni. Un mēs bijām ļoti priecīgi, ka viņam bija jākārto daži eksāmeni. Izrādījās pēc tam, ka visiem jākārto visi eksāmeni, un viņam bija jāmācās uz tiem eksāmeniem. Un mēs tik ļoti priecājamies, jo labā prātā mēs viņu nevarētu piedabūt sēdēt un mācīties. Nē, tas patiešām strādā. Un par to kreisās rokas rakstīšanu tajā brīdī, kad jums sanāks rakstīt ar kreiso roku, tad sakiet ar kāju, ja? Nē, sakiet ar divām. Ar ko? Ar abām rokām reizēm? Ar abām rokām. Trenējiet abas puslodes, abas smadzeņu puslodes. Vienlaicīgi. Jā, rakstiet dažādos virzienos, ar labo roku rakstiet pa labi. Pēc tam spoguļu ar kreiso tajā pašā brīdī rakstiet spoguļu rakstā pa kreisi un tā tālāk. Jūs būsiet absolūti pārsteigti, uz ko jūsu smadzenes ir spējīgas, ja jūs tiešām veltīsiet kaut kādu piepūli. Nevis tieši rakstīšanas ziņā, bet ko es tāpēc iegūšu citādāk, citās vietās. Absolūti. Ja? Es par to arī runāju. Bet, Sergej, tu pats tā esi darījis? Faktiski es varu rakstīt ar abām rokām, jā.
Pastāsti par savu pieredzi, kad tu to sāki? Savā ziņā es vienmēr to varēju darīt no bērnības. Nu redz, tev jau ir viegli tā. Bet es mācījos faktiski no jauna pēc manām visām neiroloģiskajām diagnozēm. Jā. Un, jo tur tev mēdz būt problēmas ar sīko motoriku un tā tālāk. Un kas nav īsti, tas nepalīdz rakstīšanai generāli, un īpaši nedominantās rokas rakstīšanai. Tāpat tās līdz ar to es biju pārmācījies šito visu, bet tas labi trenē smadzenes, tas labi trenē mazo motoriku, sīko motoriku, tas labi trenē koncentrēšanas spējas, tas labi trenē sevis uzturēšanu kondīcijā, ka tevi kaut kas ļoti kaitina, bet tu nemēģini to kaitināšanas objektu izmest ārā no loga. Ļoti, ļoti palīdz dzīvē. Ar cilvēkiem arī ļoti palīdz. Ka neizmet nevienu pa logu, jā? Jā. Tavā darbā ļoti noderīgi ir. Ne, manā darbā, manuprāt, es esmu ļoti pateicīgs dzīvē par to, ka es savā darbā varu darboties un miedarboties ar tiešām ļoti gudrs ir debils vārds. Viņš neko nenozīmē. Intelektuāli attīstītiem cilvēkiem, kas neapstājas tajā attīstībā. Jo intelektuāli attīstītā cilvēka īpatnība ir tajā, ka viņš visu laiku grib mācīties. Un viņš visu laiku atzīst, ka viņš nepārzina to sfēru. Un ir īpaši sfērās, kurās viņš jau ir eksperts, un visi jau ir parakstījušies zem tā, ka viņš ir eksperts, viņš saprot savas limitācijas. Jo vairāk tu zini par kaut ko, jo vairāk tu saproti, cik daudz tev vēl ir palicis, vai ne? Un, jā, tā kā tas ir jau psiholoģiskais tas efekts, Dāninga-Krīgera efekts. Jo cilvēks mazāk jēdz, jo vairāk viņš par sevi pārliecināts. Pavisam noteikti. Jā. Un jo vairāk cilvēks zina, jo vairāk viņš saprot, cik maz viņš zina. Tieši tā. Un jo vairāk viņš bieži kautrējas kaut ko pateikt, jo viņš saprot, ka nav tās absolūtās patiesības nekur, vai ne? Un viņš nevar tagad piecelties un pateikt, ka tas ir tikai tā un nekā citādāk. Būs cilvēki, kas šo sarunu ar tevi dzirdēs kā pirmo. Viņi nebūs dzirdējuši pirmo sarunu ar tevi. Jā. Tāpēc es tagad konstatēju faktu, ka es pašā sākumā pat nepateicu. Es pateicu, ka tu esi investors, bet es nepateicu kā tu investē. Jā. Kas ir tās jomas, kurās tu investē, un tad tu pieminēji šo te neirodeģeneratīvo slimību, vai kā tu viņu nosauci? To var nosaukt par neirodeģeneratīvo slimību. Tā bija viena no retajām neiroloģiskajām saslimšanām. Ļoti, jā. Jo vienkārši mums bija Viktorija ķēniņu saruna. Loterija veidīga. Vienam no cik? Viena no, tur tie skaitļi svārstās, bet mēs skatāmies uz vienu pacientu uz 1,2 miljoniem cilvēku. Tavā gadījumā, tas bija cik gadu vecumā, tev tā slimība sāka izpausties? 28, 29. Kas bija tavas limitācijas? Tātad kā tu biji ierobežots? Nē, tu biji paralizē. Jebkura autoimūnā neirodeģeneratīvā slimība, ir jāpaskaidro, kas ir autoimūns. Paskaidro. Autoimūnā kondīcija ir kondīcija, ka tev nav kaut kāda ārējā trigera. Vai ir ārējais triggers, bet viņš nekādā veidā neietekmē vai nepiedalās pašā slimības gaitā. Piemēram, tas nav vīrus, tās nav baktērijas. Piemēram, tu pārslimo ar gripu, bet tas gripas paveids kaut kādā brīdī noteiktajā cilvēkā pārstimulē imūnsistēmu. Imūnsistēma atbild pārāk aktīvi, pārāk agresīvi, pārāk histēriski. Un dažreiz sāk uzbrukt paša hosta, paša cilvēka audiem. Un tā arī ir autoimūnā procesa būtība. Tas ir process, kad tavs ķermenis uzbruk pats sev. Tātad viena, piemēra slimībām būtu Krona slimība, ja? Krona slimība, multiplā skleroze, visāda
ir reumatoidais artrīts. Daudz, ļoti daudz. Pat atopiskais dermatīts ir autoimūnā slimība pats par sevi. Vienkārši viņš ir lokāli izpaužams. Viņš nav tā, ka tev paralizē vai kaut kas ar tevīm notiek. Un tad neiro jomā, neirodegeneratīvās slimības, tāpat ir multiplā skleroze, kas ir daudz izplatītāka. Un ļoti daudz cilvēki, interesantā kārtībā, ļoti daudz cilvēki nav diagnosticēti ar multiplo sklerozi, bet, ja tu viņus iegrūdīsi magnētiskajā rezonansē, tu redzēsi, ka viņi tiešām slimo. Ir daudz cilvēki, kuriem multiplā skleroze ir apstājusies, viņi vienkārši neprogresē vai progresē ļoti lēni. Piemēram, cilvēks dzīvo savu dzīvi, viņam laiku pa laikam, kā latviski ir numbness? Nejūtīgums. Parādās nejūtīgums kājas pirkstos. Kājā, rokā, kaut kādā tur, es nezinu, pirkstā, rokā. Un tas īsti neprogresē, bet parādās. Kaut kā neesmu ērti sēdējis, neesmu ērti gulējis, neesmu ērti vēl kaut ko darījis. Bet es neteikšu, ka bieži, bet tas arī var būt par simptomu agrīnai multiplai sklerozei. Un agrīnai situācijai, kad jūsu ķermenis sāk uzbrukt jūsu neironiem. Un tavā gadījumā bija kas? Tu nonāci pats sliktākais, kas ar tevi notika slimības laikā. Tu nevarēji kaut kur iet, tu nevarēji kaut ko darīt. Ko tu nevarēji? Man ir grūti to aprakstīt, jo tas ir tas, ko parastais cilvēks, parastais nostīti veselīgs cilvēks nesapratīs. To var verbalizēt, bet saprast to īsti nevar, pavisam noteikti. Es nevaru aprakstīt neiroloģiskās sāpes. Tas ir vienkārši cits. Vienkārši kaut kas sāp šausmīgi. Tas ir cits sāpju līmenis. Tā nav salauzta kāja, ka tu zini, kas tev sāp. Tu esi pārliecināts, ka kāja ir salauzta. Un tas nav tas, ko tu vari, uz ko tu vari ietekmēt ar parastajiem nesteroīdiem, pretsāpju līdzekļiem. Tu nevari iedzert ibuprofēnu un tā tālāk. Un, tev sistēmiski sāp viss ķermenis, jo tavi neironi, viņi sāk dot nepareizu informāciju tavās smadzenēs. Smadzenes to interpretē kā sāpes. Tu nevari vilkt drēbes, tu nevari gulēt zem segas, tu nevari ciest jebkuru pieskārienu ādai. Ja tu aizbrauksi uz Turciju, piemēram, un 12. vai 11. vai 12. uz pludmales aizmigsi. Un, es esmu apdegusi bērnībā. Es zinu, kas tā ir par drausmīgu sajūtu. Iedomājies vistrakāko apdegumu, kas tev varētu būt, sareizini ar 2. Un pievieno to tam, ka fiziski ar tevi viss ir kārtībā, vizuāli ar tevi viss ir kārtībā. Ka tev kaut kas skarās klāt, ir bijis tādi, kā tu esi apdedzis, tik drausmīgi sāp. Nav iespējams. Ir iespējams izturēt, bet tā nav dzīvošana. Tas ir viens. Tevi var paralizēt. Piemēram, tad tev var atslēgties kaut kādā brīdī, kaut kādas ķermeņa daļas. Ar tevi tā bija? Jā, tev sāk slēgties nost. Manā gadījumā tas bija jostas rajons un faktiski kājas un vispārējais. Un tā tālāk. Un tad tas ir atkarīgs no tā, kādi mugurkaula segmenti un kādi muguras smadzeņu segmenti tev ir iekaisuši. Tas saucas mielīts. Tam ir nosaukums. Mielīts var rasties dažādu apstākļu dēļ. Tas var rasties, piemēram, no encefalīta. No meningīta un tā tālāk. Tur vesela čupa, bet neiroloģiskajā saslimšanās ar mielīts ir viens no simptomiem arī. Un tad tu nonāc slimnīcā, un tad tevi neeksistē protokoli, kas var ārstēt neirodegeneratīvās slimības. Un par šito ir ļoti skaidri jāsaprot. Multiplās sklerozes pacients uz doto brīdi nav izārstējams kā tāds. Viss, ko mēs varam darīt, kā
kopiena, zinātniskā kopiena, medicīniskā, kā gribi tā sauc, ir mēģināt to slimību menedžēt, un visbiežāk tā menedžēšana notiek caur imūnsupresiju. Jo tā ir imūnsistēma, kas sāk uzbrukt paša hosta audiem, paša pacienta audiem, viņa sāk uzbrukt mielīnam. Mielīns ir tas, kas ir tas... Insulācija. Jā, tā insulācija nerviem. Man liekas, ka pat citādāks vārds ir latviski insulation, es te pārtulkoju. Ja var iedomāties vienkārši iPhone, iPhone vadu, un tas baltais apkārt pašam vadam, kas ir iekšā, tas ir mielīns jūsu nerviem, vai ne? Nu, un tad imūnsupresija ir tas galvenais, ar ko tos pacientus var menedžēt. Viņus nevar ārstēt, jo mēs nezinām tiešām to slimības būtu. Mēs nezinām, kāpēc tas notiek. Mēs jāatzīst, ka nezinām arī, kāpēc Alzheimera slimība notiek. 20 gadus industrija ir domājusi, ka tā notiek tāpēc, ka Alzheimera pacientu smadzenēs tiek akumulēts mieloids, kas ir angliski tas saucas misfolded protein, bet es nezinu, kā misfolded skan latviski. Es tagad nepareizi salocījies. Jā, nepareizi salocījies, nepareizi salocījies proteīns, olbaltums. Un 20 gadus mēs to olbaltumu medikamentozi tīrījām un iemācījāmies iztīrīt ārā no Alzheimera pacientu smadzenēm. Bet izrādījās, ka tā kognitīvā lejupslīde, kā notika, tā arī notiek. Un tagad 20 gadus pēc mēs, kā industrija, pieņēmam, ka faktiski viss, ko mēs darījām, bija mēģināt kert, angliski tas skanētu, catching bullets from a gun. Jā, ķert lodes, kas jau ir izšautas. Jā, un tad tu īsti nezini, kurš tas ierocis, no kura tās lodes lido ārā. Līdz ar to tas ir bezjēdzīgi. Un tas notiek arī autoimūnijās, neirodegeneratīvajās slimībās. Ir daudz teorijas, kāpēc, ir daudz teorijas, vai ģenētiski, piemēram, tas risks ir lielāks vai mazāks. Alzheimerī, jā. Kaut gan atkal mēs nezinām, kāpēc tas notiek, bet ja notiek to gēnu esamība, tiešām, un ģimenes keisu esamība tiešām palielina to risku, bet mēs īsti nezinām, kādā veidā to ārstēt. Un, jā, tas ir pielietojams faktiski visām neiroslimībām. Tavas investīcijas ilgdzīvošanas un veselības zinātnē bija iemesls pēc tavas diagnozes? Nav saistīts. Tu jau darīji to pirms tam, Nav saistīts, jā. Es biju kaut ko būvējis tajā jomā no 22 gadu vecuma. Viss, ko mēs darām, cik lai vraši tagad tas un klišejiski tas neskanētu, bet pirmais fonds sākās 21. gadā. Jā, un mēs bijām tā grupa, kas ļoti pragmātiski savulaik sāka investēt, guldīt naudu ilgdzīvošanas industrijā, jo mēs sākām investēt nevis tēzē par to, ka mums tagad jāapstādina novecošanās, jo novecošanās nav slimība. Un kā jebkurai slimībai ir jāidentificē kaut kāds dominējošais process, kas noved pie kaut kā. Pie rezultātu sliktajām. Jā. Un, protams, tie procesi ir vairāk iekšā, bet ir viens dominējošais. Tad, kas tad tomēr notiek, piemēram, ar tām šūnām? Piemēram, onkoloģijas gadījumā ir tas dominējošais process. Pavisam noteikti, jā. Tev ir šūnas, jā, tās ir dažāda tipa šūnas, viņi dažādi nonāk pie tā stāvokļa, kad viņi kļūst par atkal ļaunajām, primitīvs termins, bet tāpatās tev ir kaut kādi to šūnu uzvedības paterni un tā tālāk un tā joprojām. Novecošanās ir vienkārši sistēmisks process, tā saucamais. Ļoti daudz, kas notiek metaboliski ar tevīm, un tu vienkārši paliec mazāk un mazāk efektīvāks dzīvošanā. Tu paliec neefektīvāks dzīvošanā. Faktiski tā ir novecošanās. Tieši tā. Un kā dzinējs. Jaunajai mašīnai, un tad tā mašīna nobrauc 200,000 kilometru, un vēl jau brauc, bet tā kā jau ir nianses, un tad 500,000 jau ir pa daudz, vai ne?
Un mēs bijām tie, kas pateica, ka nav iespējams uz doto brīdi. Mēs neesam tik informēti par novecošanās bioloģiju, tos tā saucamā aging biology, lai novecošanu novadīt un distilēt uz vienu procesu, uz ko mēs tagad mēģināsim kaut kādā veidā iedarboties. Mēs bijām tie, kas pateica, ka mums tas tā ilgdzīvošanas tablete vai ne, tas longevity pill faktiski ir rezultāts, kur mēs gūdot iekšā konkrētajās ar novecošanos saistītajās slimībās, onkoloģijā, neirodegeneratīvajās, kardiovaskulārajās, metaboliskajās saslimšanās un tā tālāk, mēs kaut kādā brīdī gribam nonākt pie fundamentālās to slimību izpratnes līdz līmenim, kad mēs varam atrast līdzīgos procesus, kaut kādus līdzīgos fundamentālos procesus tajās vairākās slimību grupās. Un tad var sanākt, ka tiešām ir kaut kāds process tajās tajās saslimšanās lielākajās saslimšanu grupās, uz ko mēs varam iedarboties, farmakoloģiski kaut kādā veidā iedarboties, un tas efekts būs pārnesams, piemēram, no onkoloģijas uz metaboliskajām saslimšanām, jo, piemēram, kaut kādā brīdī mēs noskaidrosim, ka kaut kāds sistēmiskā iekaisuma process organismā triggero gan to. Un tas ir tavs longevity drug. Mūsu skatījumā tas ir tā magiskā tablete vai ne, kaut kas tāds. Līdz ar to mēs bijām tie, kas ļoti pragmātiski saka tajā lietā guldīt, un mēs guldījām vai nu terapeitikā, tā kā agrīnās stadijas kompānijas, kas izstrādāja vai nu mazās molekulas, vai nu kaut kādas drug medikamentus. Zāles. Un tie ir medikamenti. Medikamentus, jā, konkrētajās slimībās. Un mūsu gadījumā tie ir tie 4 galvenie noziedznieki. Tātad kardiovaskulārās slimības. Kardiovaskulārās, onkoloģijas, neirodegeneratīvās un metaboliskās. Mēs bišķiņ guldījām pirmajā fondā, mēs bišķiņ guldījām diagnostikā, un mēs to darījām tikai, kad mēs redzējām, ka tirgu ir tiešām kaut kāda ļoti liela neadresēta problēma, un tas bija, mums ir investīcija, man liekas, mēs runājām pirmajā intervijā par šito. Mēs bijām vieni no agrīniem investoriem asins analīžu izmantošanā tieši olnīču vēža diagnostikā ļoti agrīnajā stadijā. Nebija iespējams līdz šim. Tagad kompānija no Bostonas, mēs tagad runājam, viņi tagad dabū jau clearance no amerikāņu regulātora. Viņiem ir atļauja, ka viņi var darboties tālāk. Tagad jau ir izdarīta gan no klīniskās pētniecības visas tās stadijas. Tā kā limitēti mēs to darījām diagnostikā un lielu kapitāla daļu mēs savulaik arī no pirmā fonda mēs guldījām. Mēs to saucam par infrastruktūru. Bet faktiski tā ir mākslīgā intelekta izmantošana jauno molekulu dizainam. Tās ir jaunās kaut kādas ģenētiskās sekvencēšanas metodes un tā tālāk. Viss, kas pātrina pētniecību, viss, kas pātrina zāļu dizainu. Tā kā viss, ko tu vari pātrināt līdz klīnisko pētījumu stadijai, jo klīniskā pētījuma stadija ir cilvēki, un to tu pātrināt īsti pagaidām nevari, tā kā tur tu kusties kopā ar satiksmi, vai ne? Tā tas ir moving with the traffic. Bet viss, ko tu vari pātrināt tieši laboratoriskās izpētes un dizaina stadijā, tajā mēs guldījām, un tas ir tas, kur mums atrodas pāris vienradži tagad pirmajā portfelī arī. Bet pie tava tas viss bija kontekstam, pie tava tā jautājuma, viss, ko mēs daram, un kad mēs izvērtējam kompānijas, piemēram, gan pirmajā fondā, gan tagad lielākajā otrajā, mēs skatāmies uz potenciālo, tas angliski tas saucas patient outcomes, bet uz tā kā rezultāti pacientiem? Pacientu populācijai efektu pacientu populācijai, ja tas sanāks.
Tad, Ja ko tas, dos? Kas ja notiks ar tas tiem medikaments aizies, tas tomēr aizies līdz tai pacientu populācijai, ko viņš targetē, kāds būs tas efekts? Cik daudz cilvēku no Jā, tā iegūs? un tas ir vienīgais, manā skatījumā, tas ir vienīgais, kādā veidā tu principā vari investēt biotekā, jo cilvēki domā, ka tu mēģini guldīt naudu, lai multiplicētu naudu. Tā kā, Jā, mēs tā domājam par jums, riska kapitāla, jā, ka mēs kaut kur iegrūdam, es nezinu, 1 miljonu, un tad mēs vienkārši gribam dabūt 10. Vai tad ne? Jā, bet, jo mums ir fiduciārās saistības mūsu investoru priekšā, arī jo mūsu investori mūsu fondā ieguldīja tāpēc, lai arī naudu multiplicētu. Bet tas nenozīmē to, ka tas nav tas galvenais motivācijas leņķis, kādā veidā tu pieņem lēmumu. Biotekā tu pieņem lēmumu, skatoties uz pacientu populāciju, kurai Tu vari palīdzēt šādi? Palīdzēt ir bišķiņ romantizēts termins, bet kuras dzīves kvalitāti tu vari mainīt. Uzlabot. Mainīt. Pasliktināt. Pasliktināt, nē, mainīt. Atkal uzlabot viņš nav, tas termins, viņš arī skan pārāk klišejiski. Mainīt zelta standartu. Tā kā pacelt augstāko. Jā, kādā veidā tas tiek menedžēts, piemēram, tagad. Un balstoties uz to, tu pieņem lēmumu, vai nu tas ir kaut kas vērts, ieguldīšanas vērts vai nē. Tad, kad es skatos tavus ierakstus, diezgan daudz tu besies vai cepies, nezinu, kā lai saka, par fufeli, kas attiecās uz longevity dažādiem risinājumiem vai solījumiem. Yeah. Kas ir tas galvenais, ko tu gribi, lai cilvēki saprot, lai viņi vienkārši nenodarbojas ar to, kas viņiem nedos nekādu labumu, bet tikai veltīgi viņi tērēs viņu laiku un vēl nedod Dievs nodarīs vēl ļaunumu viņiem? Kritiskā domāšana atkal. Ok, piemērs. Tu sēdi mājās, klavē pie durvīm, tu aizēji pie durvīm, tur stāv cilvēks policista formā. Vai nu vienkārši tajā dzeltenajā vestītē, kas atgādina tev policista formu. Un viņš tev saka, ka viņam jāienāk tavā dzīvoklī. Prosta jāienāk. Viņam vajag. Tev nav kaut kāda acīm redzama konteksta, kāpēc tas policists varētu pie tevīm atnākt, un vai viņš ir tā kā tev nav konteksta vispār. Pirmo reizi mūžā redzēt to cilvēku. Vai tu viņu laidīsi iekšā? Tad, ja es noskaidrošu, ka tas tiešām ir policists, un vai viņam ir tiesības. Kādā veidā tu to noskaidrosi? Labi, es tev pastāstīšu, man ir bijusi līdzīga situācija, bet pa telefonu es zvanu vīram uzreiz un prasu, jo es Šveicē dzīvoju, līdz ar to es nezinu, kā es varu pārliecināties, ka tas tiešām ir policists. Jā, bet ja tu redzi to cilvēku sevis priekšā, tu droši vien paprasīsi kaut kādu apliecību. Tu droši vien paprasīsi kaut kādu dokumentu. Jā. Kāpēc es to mēģinu sakonstruēt to stulbo piemēru? Tu tam cilvēkam paprasīsi kaut ko, kas pierādītu viņa autoritāti tavās acīs. Jā, obligāti. Tad kāpēc tu to nedari, skatoties uz veselības influenceriem TikTokā? Nē, es nedomāju, ka runa ir par veselības influenceriem. Tur tomēr diezgan daudz cilvēki filtrē, kas ir, kas nav. Es domāju, vairāk ir. Pat tad, kad tev liekas, ir tā jau kaut kāda publikācija, ka tas nav influenceru darbs, piemēram, publikācija kādā žurnālā vai vienalga kur, un tad jau tur tomēr ir tā sajūta, te ir jābūt kaut vai nedaudz pārbaudītam. Tad kā ieslēgt savu kritisko domāšanu tad? Jo, protams, ja viens influenceris tur kaut ko paziņo, mēs jau nezinām, kādi ir viņa motīvi. Diemžēl, ja mēs runājam holistiski, vai ne, tad mēs runājam par jaunā tipa veselības aprūpes krīzi, kad cilvēki nefiltrē informāciju, ko viņi dabū sociālajos tīklos, internetā, no cilvēkiem, kas parādās podkastos un tā tālāk, un viņi to uztver kā kaut kādu reputācijas un kaut kādu reputācijas un patiesības marķieri. Un faktiski ir jāspēj. Un atkal tas ir tas lauks, kur tev ir jāpielieto savas kognitīvās prasmes un kritisko domāšanu. Tev ir jāspēj kritiski pārbaudīt tos datus, piemēram, kurus tev prezentē kā
pierādījumu tam, ka tev kaut kas ir jādara vai kaut kas ir jālieto un tā tālāk un tā joprojām. Jo tas ļoti labs piemērs ir, tagad ir ļoti populāras disclaimers. Es vispār neko nerekomendēju šajā podkastā, tā kā pasarg Dievs. Tas nav healthcare advice. Ļoti populāra diskusija Amerikas interneta galā pie mums arī tagad ir peptīdi. Piemēram, peptide injections, vai ne? Un tad peptīdi ir kaut kas dzirdēts par šito? Nē, es lūdzu gribu, lai tu paskaidro, jo pat, ja man ir dzirdēts, tad nav dzirdēts. Nē, peptīds ir vienkārši ķīmiskā forma. Ir zāļu ķīmiskā forma. Peptīds ir insulīns, piemēram. Okay. Tad tavs paša peptīds ir insulīns. Visi zin par Ozempikiem, GLP-1 preparātiem. Visi Ozempiki, Wegovy un viss tas pārējais. Yeah. Arī peptīds. Un tad ir vesela čupa ar peptīdiem, ko sāka lietot visādi healthcare influenceri un blogeri. Kaut kāds BPC 150, man liekas, viņš sauc. Tur ir vesela čupa, kur viņus var sadalīt. Un tas viņa mērķis, tad, kad cilvēki lieto šos peptīdus? Regenerācijai, kognitīvajiem būstiem, seksuālai funkcijai, visam kam. Problēma ar visu to grupu ir tāda, ka neviens no tiem nav neviena regulātora atļauts lietošanai cilvēkiem certificētās medicīniskajās iestādēs, jo visos vienkārši pietrūkst cilvēku datu, lai no turienes dabūtu kaut kādus secinājumus par to, vai tas ir efektīvs, kādi ir riski un tā tālāk un tā joprojām. Līdz ar to tas viss nonāk tajā pelēkajā sfērā, kur to praktizē klīnikas, kuras par to prasa diezgan lielu naudu parasti atkarībā no tirgus, kur tas notiek, bet privātajās klīnikās tas tiek darīts, Rīgā tas tiek darīts un tā tālāk. Un tas tiek marketēts kā kaut kas, kas sniedz absolūto veselības labumu, pātrina regenerāciju, palielina kaut kādas kognitīvās spējas, ja mēs runājam par nootropu grupu, piemēram, un tā tālāk. Tas, par ko cilvēki nerunā, ir ļoti daudz gadījumos, daudzi no tiem, vieni no tas pats BPC 150, kā viņš tur saucās. Kam tas ir domāts, tas BPC 150? Viņš ir domāts angiogenēzei. Angiogenēze ir Ko tā dara? Viņš stimulē mazo asinsvadu veidošanos audos. Jā. Un, kas ir process, kas ir vajadzīgs audu reģenerācijai, labākai audu piesātinātībai ar skābekli un tā tālāk. Un bet vai tas nav tas, ko cilvēks saņem, tad, kad viņš sporto vienkārši? Jā, bet tas ir papildus boosts. Tas, ko nesaka, ir angiogenēze ir viens no mehānismiem, pirmajiem mehānismiem, ko mēģina nozagt audzēji, lai metastazētu. Un angiogenēze ir tas, ko faktiski eksploito sliktās vēža šūnas, lai izplatītos pa organismu. Nu, un tātad cilvēks lieto šo te preparātu ar domu, ka viņš tagad būs baigi vesels, baigi spēcīgs, bet īstenībā tas nozīmē, ja viņa ķermenī ir onkoloģija kaut kāda vēl neatklāta, tad viņš reāli baro savu onkoloģiju. Ja? Viņš baro onkoloģiju, viņš baro tās sliktās mutantu šūnas. Pavisam noteikti. Tas pats attiecas uz visiem NMN suplementiem un visiem suplementiem, kas būsto uzturbagātinātājiem. Jā, uzturbagātinātājiem, kas mēģina būstot mitohondriālo funkciju, teiksim, enerģijas ražošanas funkciju šūnās. Tas viss ir forši, bet analogija, ko te var lietot, ir, ja tu esi, es nezinu, skolas pārgājienā un tu sēdi pie ugunskura un tu tur cep
savus zefīriņus vai ne, vai Desiņu. Desiņu, ko tur cilvēki cep pie ugunskura pārgājienos. Un tad kaut kādā brīdī atskrien nepārāk gudrs Pēteris un iebāž vienkārši benzīna kanistru tajā ugunskurā. Uz īsu brīdi ugunskurs paliks krietni vairāks vai lielāks, vai ne? Bet desa sadegs droši vien. Un varētu būt, ka sadegs arī sēta, kas stāv blakus. Nu, tas ir tas pats. Jebkurā brīdī, kad tu mēģini kaut kādā veidā mākslīgi palielināt Vienu sadaļu savā ķermenī. Jā, būstot kaut kādu enerģijas ražošanu savā ķermenī, tev ir jāapzinās, ka tu baro visas šūnas. Jo visi tie uztura bagātinātāji, visi peptīdi, kas mēģina uz to darboties, viņi nediferencē labās šūnas uz sliktās šūnas. Jā, mēs iedosim labajām, bet nedosim sliktajām. Jā, tu vienkārši sistēmiski iemet benzīna kannu savā ugunskurā, un tad, kas notiek, tas notiek. Runājot par vēža šūnām, gan tev, gan man tagad runājot, ir miljoni iekšā. Vienkārši mūsu T šūnas, T-cells, imūnšūnas, ir tās, ja mūsu imūnsistēma ir kārtībā, ir tās, kas viņas nogalina visu laiku. Un tas ir tas darbs, kas rīt 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā. Un nevajag palīdzēt. Ja mēs runājam par kaut kādiem tiešām ar ilgdzīvi saistītiem suplementiem, tur viss ir ļoti, ļoti primitīvi. Pavisam noteikti tur viss ir primitīvi. Nē, nu tur tas garantēti pierādīts steks ir 3-4 kaut kādi kompaundi. Tev ir omega-3, kas ir asociēta ar ilgāku dzīvi, patiešām noteikti. Ir D-vitamīns, kuru nevajag dzert ar kafiju, ko cilvēki parasti dara. Ir jādzer, ideālā kārtībā jādzer kopā ar magniju. Tātad magnijs ir? Magnijs ir elektrolīts. Magnijs nav suplements. Nu, tā kā tas ir suplements, bet tas ir elektrolīts. Viņu vienkārši vajag. Ja tu sporto, viņu vajag muskuļiem, normālai neirosistēmas darbībai un tā tālāk. Tad D, omega, varētu domāt, varētu pieskaitīt kreatīnu monohidrātu, kas atkal viņš atnāca faktiski no sporta, no sporta pasaules, bet viņā gandrīz nav nekādu side efektu, ko mēs izmērījām. Nav nekādu slikto blakni, jā? Viņš palīdz muskuļaudiem regenerēties, viņš palīdz šūnām, enerģijas ražošanā un tā tālāk. Kreatīnam ir arī interesantā kārtībā, kreatīnam ir arī kognitīvais efekts, bet ļoti lielās dozās. Tur ir jādzer 4 reizes dienā, nu, tur vajag konkrēti pārdozēt to kreatīnu, lai tev tiešām tie kognitīvie efekti parādītos. Un pat cik viņš aiztur ūdeni, bišķiņ, es to nedarītu, godīgi sakot, bet... Jo kas tad būs? Jūs nejūtīsieties labi. Nu, tu jūtīsies kā piepūsts. Un tad tie ir tie kaut kādas bāzes lietas, ko visiem cilvēkiem vajag. Viss pārējais, ja mēs runājam par kaut kādiem tur longevity compoundiem, ir kaut kāds urolītins A, piemēram, kas palīdz mitofāgijā, kad slikto mitohondriju utilizēšanā un labo mitohondriju aizvietošanā ar labām mitohondrijām. Vai viņš ir jādzer atsevišķi? Ir cilvēku dati, kas liecina par to, ka jā, tiešām energy levels, enerģijas līmeni un tā tālāk, jā, palielinās, koncentrēšanas spējas palielinās un tā tālāk un tā joprojām.
Vai viņš ir jādzer atsevišķi, es nezinu. Es nepraktizēju, piemēram, nevaru pateikt. Jā, tā kā tur nav nekādu jauno atklājumu tādā ziņā, ka tagad mums ir vitamīni, kas ir jādzer un jādzīvo daudz ilgāk. Nekas nav īsti mainījies. Gatavojot jaudas piedzīvojumu, es intervēju absolventus, kas piedalījās pirms 7 un vairāk gadiem. Un viņi stāstīja, kā tas palīdzēja uzsākt savu biznesu, pacelt cenas, mainīt nodarbošanos, veidot karjeru, pelnīt vairāk, sakārtot attiecības un kā viņi joprojām izmanto šīs metodas ikdienā, jo tie ir lēmumi, risinājumi un jauda, kas turpina strādāt gadiem. Ja tu gribi pozitīvu pagriezienu savā dzīvē, tad atver lapu cilvēkjauda.lv/piedzīvojums un paskaties tos īsos video stāstus no mūsu absolventiem, kāda bija viņa dzīve pirms tam, ko viņi darīja tur un kas ir mainījies šodien. Šo piedzīvojumu mēs rīkojam ļoti reti. Pēdējais bija pirms 7 gadiem un nezinu, kad būs nākamais. Tāpēc, ja tu jūti, ka gribi savā dzīvē jaunu uzrāvienu, tad apskaties informāciju tagad cilvēkjauda.lv/piedzīvojums. Es gribu no tevis dzirdēt cerīgas ziņas par tām medicīnas un veselības un labas sajušanās, jeb enerģijas iespējām, ko tu redzi, kas tiešām vai jau sāk būt pieejamas, vai kad drīzumā kaut kad varētu būt pieejamas. Piemēram, kaut kas, kas atjauno kādas ķermeņa daļas, vai kādus orgānus, vai kādas funkcijas, vai tas, es nezinu, piemēram, ar redzi saistīts, vai tas ir ar kustībām saistīts, vai tas ir, nezinu, kas tas varētu būt ar ķermeni. Āda, zobi, redze, to jau es pieminēju. Kas ir tas, ko tu, teiksim, cilvēkiem, kas ar kaut ko šobrīd mokās, teiktu, zini, varbūt turpat kaut kas vēl būs, kamēr tu dzīvo, un varbūt to dabūsi. Mēs runājam par to, kas ir tagad klīniskajos pētījumos, vai mēs runājam par to, kas ir pieejams? Jo, ja mēs runājam par to, kas ir pieejams, tas ir jau pieejams, ja? Konkrētajās slimībās un konkrēto audu reģenerācijas kontekstā, es nevarēšu ieteikt cilvēkiem absolūti neko uz doto brīdi. Es pat negribu tur iekšā braukt, jo atkal tas viss nav veselības, tas nav healthcare advice. Jā, protams. Tu esi investors, kas šajā zinātnē investē. Līdz ar to tev ar visu lielo jūsu zinātnieku komandu. Es esmu 4 gadus medījis, piemēram, burtiski 4 gadus medījis tēzi glioblastomā. Tas ir smadzeņu audzējs. Jā, kas ir smadzeņu vēzis, kas nav tur rekurences procents ir pie 95. Tā kā viņš atgriežas, viņš visu laiku atgriežas. Un viņš atgriežas neārstējamā formā. Viņa nobeidz dažādus cilvēkus dažādā ātrumā, bet ļoti bieži tur zelta standarts ir 6 mēneši. Un mēs medījām kompāniju, kurai tiešām būs kaut kāda jaunā tēze tieši glioblastomas ārstēšanai. Kāpēc glioblastoma tik ļoti sūdīgi ārstējas? Jo tur nav viņai nav homogēnā šūnu populācija. Glioblastomā ir dažādas tipa šūnas, un viņai ir savas cilmas šūnas. Stemcells, cilmas šūnas, jā. Viņai ir savas cilmas šūnas, tad viņai ir savas somatiskās šūnas, kas ir parastās, un tad ir savas cilmas šūnas. No kā rodas nākamās. Jā, kas reproducē, kas var reproducēt to audzēju, pat ja tu izgriež pašu audzēju. Un parasti pirmā līnija, ārstēšanas līnija glioblastomai, ja viņa ir operējama, ir operācija. Tad atver galvu, izgriež ārā, izsūdz. Neizgriež, bet tas izskatās kā tāds mazaņš putekļu sūcējs ķirurgam. Un pēc tam mēģina tas, kas palika, jo tu nevari, pat ja tu izgriež visu audzēju, tur ir kaut kas, ko nevar izgriezt. Tas ir mikroskopiskās šūnas, protams, tur kaut kas kaut kur paliek. Un tad tu mēģini ar ķīmisko terapiju, kas ir spējīga pārvarēt asins smadzeņu barjeru, un tad tu mēģini kaut kādā veidā piebeigt to, kas palika ar toksisko vidi, faktiski. Un mūsu otrā fonda pirmā investīcija bija tieši tāda kompānija saucas Trogenics no Edinburgas.
Un viņi bija tie, kas saprata, kādā veidā tēmēt tieši cilmes. Tieši tās cilmes, kas faktiski ir atbildīgas par to, ka tas audzējs atgriežas pacientiem. Un dzīvnieku modeļos mēs investējām, viņi pabeidza savas dzīvnieku pētījumus. Dzīvnieku modeļos audzējs neatgriežas. Tā kā viņi var pilnīgi iznīcināt. Un tagad mēs runājam, tagad viņi dabūja regulātora atļauju sākt klīniskos pētījumus cilvēkos. Un viņi to sāk darīt Eiropā un štatos, 2 kontinentos. Tagad viņi sāks dozēt pirmos pacientus. Tur tāpatās tā ķirurģiskā daļa, viņa tāpatās paliek, jo tev tāpatās jāizgriež ārā tas audzējs, ja tas ir iespējams. Bet pirms tam viņi jau sāk dozēt pacientus, lai sāktu nogalināt tās cilmes šūnas, un lai ķirurgs vienkārši dabūtu audzēju ārā, bet viņš nav spējīgs reproducēties pēc tam. Un ir izredzes, ka tomēr kaut kas sanāks. Un ja sanāks, tas būs, es domāju, ka viens no lielākajiem sniegumiem. Es tagad ne par mums kā investoru runāju, tā kā mūsu darbs ir niecīgs, vai ne, savā ziņā, bet lielākiem sniegumiem tieši medicīnā šajā jomā, jā, ar tādu relatīvi neārstējamo slimību jomā, jo glioblastoma ir viens no karaļiem tieši neārstējamo vēžu onkoloģiju jomā. Tas ir pirmais, piemēram. Otrais, ja mēs runājam par metaboliskajām slimībām, vai ne, tad mēs skatāmies uz periodu, kur mums ir iespēja ģenētiskās terapijas, gēnu terapijas, sākt izmantot hronisko slimību ārstēšanā. Piemēram, kuru? Piemēram, metaboliskās slimības. Diabēts? Diabēts, jā, visādas hroniskās svara problēmas un tā tālāk un tā joprojām. Piemēram, ir investīcija kompānija, kas saucas Source Bio, kas faktiski ģenētiskās manipulācijas gaitā padara jūsu adipose tissue, tauku šūnas. Tauku šūnas, jā, lokāli tauku šūnas par tādu bioreaktoru, kas sāk ražot jūsu pašu GLP-1. Viņš nav sintētisks, kas jums ir jāgrūž iekšā, iešpricēts vai tagad perorāli tiek izstrādāts, bet viņš ir mazāk bio pieejams. Bet viņš pats sāk ražoties un cilvēks pats sāk, teiksim, un kad tu iedarbojies uz tiem metaboliskiem procesiem, piemēram, liekā svara formā, tad tev arī ļoti stipri zūd riski kardiovaskulārajās slimībās un tur veselā čupā citu potenciālo saslimšanu, tur beidzot ar aknu aptaukošanos un tā tālāk. Interesanti ir tas, ka tā ir tā ģenētiskā terapija, ko tu vari izslēgt ārā. Tajā brīdī, kad tas vairāk nav vajadzīgs, tu vari izgriezt to tauku daļu, kur tas notika, un pacients var dzīvot tālāk, kā viņš arī dzīvo. Tas, kur tu redzi realitāti, ka tas varētu tikt īstenots? Tas jau tiek īstenots kaut kādos pirmajos pacientos, tas nāk ārā no dzīvnieku pētījumiem, nāk iekšā cilvēkos. Ļoti pātrinās tagad tie preparātu izstrādes ciklu izmantojot mākslīgo intelektu. Tieši tā. Viena no pirmā fonda kompānijām portfelī saucas Natural Products. Viņiem, piemēram, tagad ir 3,5 miljardi kontraktu vērtībā ar lielo farmu tieši molekulu izstrādē ar mākslīgo intelektu. Tā kā, tu man prasīji par kaut kādiem... Kas ir cerīgi, kas izskatās cerīgi, kas cilvēkiem varētu noderēt? Tas izskatās, manā visumā cerīgi izskatās tas, ka mēs varēsim tomēr efektīvi ārstēt tās slimības, no kurām mēs mirstam.
Kas ir tas, uz ko to vēl vērstu cilvēku uzmanību, lai viņi ir veselīgāki, lai viņiem ir vairāk enerģijas? Man liekas, tieši tā vēlme, kad ir vairāk enerģijas, ir viens no tiem motivatoriem. Es domāju, ka burvju metodes neeksistē kā tādas. Cilvēkiem patīk šortkatu nav. Īsti ceļi nav, ģenerāli. Tā triāde, tā ilgmūžības triāde, Svētā trīsvienība, kas ir fiziskā aktivitāte, uzturs un sleep, miegs, viņa nekur nepazuda. Pavisam noteikti. Pie tās trīsvienības, triādes ir pavisam noteikti jāpieskrūvē skrīningu. Laicīgu pārbaudi. Jā, laicīgu pārbaudi un vecumam specifisko pārbaudi. Jo, ja mēs runājam par sieviešu populāciju, tās ir standarta lietas, tādas kā olnīcu vēži, tādas kā dzemdes kaklavēzis, tādas kā krūtsvēzis, piemēram. Ja mēs runājam par vīriešiem, tad prostatas vēzis, kolorektālais pavisam noteikti. Bet tas, man liekas, attiecās uz abiem dzimumiem kolorektālais. Jā, bet vīriešiem ir daudz lielāks, daudz vairāk riska faktori. Tad tas ir tas, ka pavisam noteikti ir jādara, tev ir 35 gadi aiziet. Ja mēs runājam par krūtsvēzi, 25 gadi aiziet, jo atkarīgs no tā, kas tur notika jūsu ģimenē, vai jums ir palielināts risks nav, un tā tālāk un tā joprojām. Tas ir par to agrīno skrīningu, agrīnām pārbaudēm. Pavisam noteikti, es atkal atkārtošos no mūsu iepriekšējās sarunas, pavisam noteikti ir jāapzinās, kādi riski tev ir, kā tādi jau iedzimtie, un tam ir ļoti noderīga ģenētiskā sekvenēšana. Tātad tu tomēr ieteiktu cilvēkam katram savus gēnus noskaidrot? Jā, pavisam noteikti, jo, mēs varam cik nu vien ilgi runāt par to, ka jā, mēs neatšifrējām visu genomu, mēs nezinām, kura mutācija, vai visas mutācijas un kādā veidā viņas ietekmē to un to risku, bet mums ir vesels saraksts ar ģenētiskām mutācijām, kur mēs zinām palielina risku, piemēram, noteiktajās onkoloģijās, neirodegeneratīvajās slimībās un tā tālāk. Tā kā tas ir vienkārši zinātniskais fakts. Labi, tad kur to darīt parastam cilvēkam? Piemēram, man. Es tagad izdomāšu, es to gribu darīt. Es jau kādu laiku par to domāju. Pilna Eiropa ar tām kompānijām, kas to dara. Arī Latvijā to dara? Man liekas, Genera pie mums dara, jā. Genera. Jā, Genera pie mums to dara. Viņiem ir dažādi paneļi. Gan vēžu riskam, gan visam jāapskatās. Es nebiju skatījies kaut kādu pēdējo versiju, bet Genera to dara. Tu esi izdarījis attiecībā uz sevi visu? Kaut ko, kas man interesē. Kaut ko, kas man interesē. Tev ir jāsaprot, ka es neesmu kaut kāds poster child biohakeris. Tu neesi Brian Johnson? Es neuzskatu, ka tas, ko Brian Johnsons dara, ir veselīgi. Vai tu vari pastāstīt vairāk, kas noderētu cilvēkiem? Cilvēkiem noderētu tā trīsvienība. Gulēt, veselīgi ēst un adekvāta fiziskā slodze. 1, 2, apzināties, kādi tev ir riski. Skrīnings. Un skrīnot tos riskus. 3, nedarīt to, kas ir zinātniski pierādīti, pātrina tavu novecošanos un tavu bojā iešanu. Tātad smēķēšana, alkohols. Jā. Tās divas lietas, pārlieka cukura patēriņš nekur neaizgāja. Es tāpatās teikšu, ka es nesaku, ka tagad nav jāiet cukurs vispār nekādā formā. Tas ir idiotisms. Dzimšanas dienas kūka atļausi tomēr, jā? Pavisam noteikti. Tu pats vispār ēd dzimšanas dienas kūka. Es pārāk patīk dzimšanas dienas kā tādas. Es nevaru teikt, ka es viņas svinu. Bet es varu atļauties kaut ko saldu. Es vienkārši varu atļauties limitētos daudzumos, jo cukurs ir neiroiekaisumu promotējošais kompauns, un es to ļoti labi jūtu. Tā kā, ja es apēdīšos ar kūku, man sāpēs ķermenis pēc tam.
Nu, un tad tās lietas, ar kurām joprojām ir jāsāk, tad ir tas nākamais līmenis, kur jūs mēģināt saprast, kur jums ir tie deficīti vai ne. Un tās ir standarta laboratoriskās analīzes, mikroelementu analīzes, ko jūs varat nodot gulbja laboratorijā, centrālajā, whatever, parastajās laboratorijās, kur jūs varat apskatīties, kas jums notiek ar hormoniem, hormonu paneļi, kas jums notiek ar, piemēram, testosteronu, ja jūs esat vīrietis, kas jums notiek ar onkomarkeriem, ar kaut kādu PSA, piemēram, marķeri, ja jūs esat vīrietis un atkal mēģināt saprast, kādi jums ir kādas jums ir izredzes dabūt prostatas vēzi, un tā tālāk. Un balstoties uz to, ir adekvāti jābūvē kaut kāds uzturot bagātinātāju kopums, ko jūs tagad mēģināsiet, ar ko jūs mēģināsiet sevi uzturēt, vai ne? Un pie tā visa nāk gan vitamīns D, gan visas pārējās lietas, magnija, kālija, B vitamīni un tā tālāk. Nevajag neko vienkārši stulbi ēst no aptiekas plaukta. Aiziešu pabaroties. Tas nav prātīgi, jo ir jāsaprot, ka jebkura laba lieta, kad viņa tiek novesta līdz ekstrēmai kondīcijai, ļoti bieži paliek par kaitīgu. Vitamīna B pārdozēšana noved pie parastēzijām un nervu bojājumiem, piemēram. Vitamīna B deficīts arī noved pie nervu bojājumiem, bet tā kā tas ir jāuztur normālajās robežās. Tas pats notiek ar D vitamīnu un tā tālāk un tā joprojām. Līdz ar to ir vienkārši jābūt prātīgam. Un, ja jūs gribat eksperimentēt ar kaut kādiem tur longevity compoundiem, ar kaut kādu urolitīnu, piemēram, diezgan daudz klīnisko datu par viņu ir jāpalasa, ir varbūt arī jāpakonsultējas ar savu. Es neteikšu, ka ģimenes ārstu institūts Latvijā ir tas spēcīgākais zinātniskais institūts, kas ir. Institūts kopa, vai ne? Bet ir jāpakonsultējas ar to ārstu, kuram jūs uzticaties tieši profesionalitātes ziņā. Es godīgi saku, uz doto brīdi, tas arī viss. Kas attiecas uz to veselības, to visu advaisu internetā, TikTokos padomiem internetā, davai es tev piedāvāšu citu skata punktu. Influenceri, piemēram, kaut kādi promoto kaut kādu kompoundu, kaut kādus uzturbagātinātājus, kā magisko risinājumu. Viņi jums melo. Fakts, vai ne? Ja uz to skatās filozofiski, es tavus klausītājus aicinātu uz to skatīties tā, kā uz to skatītos, piemēram, Immanuels Kants. Immanuels Kants tev pateiktu, ka melot nav slikti tāpēc, ka tas ir morāli slikti. Absolūti, tas tā ir, bet viņš tev pateiktu, ka melot nevar, jo melojot cilvēkam, tu no viņa sāc zagt viņa brīvību. Jo cilvēka brīvība izpaužas arī tajā faktā, ka viņam ir jāpieņem lēmumi, balstoties uz patieso, uz pilnīgo informāciju. Un ir jāapzinās, ka tajā brīdī, kad tu kaut ko nefaktčeko un uzticies cilvēkiem, kas saņem naudu par to, ka viņi mēģina tev kaut ko iesmērēt, tu zaudē brīvību rīkoties zaudē brīvību izvēlēties labāko scenāriju priekš savas veselības, jo tu uzticies kādam, kas to brīvību no tevīm zog, tāpēc, ka viņš ir finansiāli ieinteresēts. Un manā skatījumā tas varētu būt, es to izdomāju 5 minūtes atpakaļ, bet
manā skatījumā tas varētu būt interesants skata punkts, jo faktiski nevienam jau reāli nerūp, kas ar tevīm notiks, izņemot tevi pašu. Varbūt tavai mammai. Tas arī viss. Tādā pašā veidā, ka nevienam nerūp, kā tu izskaties ar kādu mašīnu, tu brauc un tā tālāk, jo visi ir pārāk hiperfiksēti uz sevīm. Tā kā uz tevi reāli neviens neskatās. Vai ne? Tu domā, ka skatās, bet visi skatās paši uz sevi, domājot, ka uz viņiem skatās. Un te notiek absolūti tas pats. Un tajā brīdī, kad tu sāc uzticēties kaut kādiem randomiem cilvēkiem, tu vienkārši nodod savu brīvību rīkoties kāda cita cilvēka rokās, kuram tavas labākās intereses absolūti nav priekšgalā. Un tas ir bēdīgi, un par šito vienmēr ir jāatceras. Sergej, tava rutīna, mēs ar tevi pirms dažiem gadiem runājām, tieši fiziskā slodze. Kas ir tas, kas tev ir, saucamais angliski non-negotiable, par ko tu vienkārši nediskutē? Tas ir tas, kas ir tavā ikdienā attiecībā uz fizisko slodzi? Redz, kā manā gadījumā tā fiziskā slodze, viņa notiek 7 dienas nedēļā. Viņa vienkārši mainās. Dažreiz man ir kaut kāds viens rest day, atpūtas diena. Es nesaku, ka tā ir jādara. Viņa nav absolūti universāla nevienā brīdī. Tas ir vienkārši tas, kas strādā manam ķermenim. Tas ir vienkārši tas, kas palīdz manam ķermenim funkcionēt tā, kā es gribu. Tā kā tev patīk justies. Tā kā man patīk justies, kā es jūtos, kā man mazāk sāp, kā man ir mazāk kroniskās sāpes, jo viņas nekur nav aizgājušas. Kā es uzturu to savu koordināciju un tā tālāk un tā joprojām. Jo līdz ar to mana rutīna viņa ir ļoti specifiska manām vajadzībām. Tad tev ir kaut kāds fizioterapeiti ieteiktie vingrinājumi? Man jā, sporta māsa to var noteikti saukt par sporta masāžu vai kaut ko tam līdzīgu. Ja mēs runājam par to, ko es konkrēti daru, tad... Tātad tu teici, tev tas ir 7 dienas nedēļā, izņemot 1 dienu. Dažreiz tās ir 7 dienas, dažreiz tās ir 6 dienas. Tātad, kas tas ir kardio, kas tur ir spēka vingrojumi? Kā tu to dari? Spēka vingrojuma manā gadījumā nav sporta zāle. Manā gadījumā tas ir... Kalistēnika? Tā ir kalistēnika, pričom visu gadu tā ir kalistēnika ārā. Jā. Pat mīnus 20 grādos tāpat tās ir kalistēnika. kalistēnika. Tur ir sporta laukumiņš, ja? Sporta laukumiņš ir jebkurā pagalmā. Tagad tas nav... Un viņš ir tiem cilvēkiem, kas negrib maksāt par sporta zāli. Ne to, što es negribu maksāt par sporta zāli, man vienkārši patīk, bet ja tu negribi maksāt par sporta zāli... Tev tas ir pieejams. Jā, tas vairāk nav arguments, jo tas ir bez maksas vienkārši kaut kur aiz tavas mājas droši vien. Ja līst lietus, tu arī vingrot? Jā, kāpēc ne? Jā, bet kas ar tevīm notiks? Nē, es tikai pajautāju, vai tu tā dari? Jā, tā kā... Ūdens no debesīm vēl neviens nav īsti nogalinājis. Cik tu bieži ej ārā vingrot? Kā tu teici, tu dari to visu gadu? Es daru to visu gadu. Es redzu, kā es kombinēju. Es spēlēju tenisu no pašas bērnības. Un bieži man sanāk tā, ka es mēģinu spēlēt, piemēram, ļoti agri no rīta. Tad man ir darba diena, un tad 9 vakarā man ir treniņš ārā. Tā kalistēnika. Tu pēc tam guli uzreiz normāli? Jo tas tavu miegu neietekmē, ja? Tas neietekmē manu miegu, jo es esmu pieradis pie tā. Ar to kardio ir tā, ka, atkal, es mēģinu dabūt, ziemas sezonā es mēģinu dabūt kaut kādus 20-25 km nedēļā minimums noskrietus, un es to absolūti noteikti daru bāzes otrajā tā saucamajā zonā, jā. Intervālus tu neskrieni? Vasarā es skrienu intervālus stadionos. Ziemā es to nedaru. Tenisā faktiski pietiek intervālās nodarbības kā tādas, jo tenis ir tāds ļoti raustīts sporta veids, kur tu tādos ātros, īsos gabalos visu laiku skraidi turp un atpakaļ. Līdz ar to arī pietiek. Bet jā, tie ir tie trīs galvenie. Cik tev bieži ir tie kalistēnikas treniņi nedēļā? Atkarīgs. Mēdz būt 4-5 reizes. Un tu vienkārši... Stundai?
Mazāk? Aptuveni. Man ir vienkārši kaut kāds vingrojumu kopums dažādām ķermeņa daļām, ko tu dari. Un tad, kad tik līdz tu esi pabeidzis, tu esi pabeidzis. Nu, piemēram, viņš būs šodien. Beigsim runāt, es aiziešu mājās, atbildēšu uz pāris ēpastiem, pārģērbšos un braukšu uz sporta laukumu. Un, tas ir vienkārši mana dzīves, tā ir vienkārši mana dzīves daļa. Jā, tu nediskutēji ar sevi par to. Es diskutēju, dažreiz man sāp, dažreiz man nav. Neiroloģiskiem pacientiem ir tāda interesanta feature, kas saucas ļoti depersonalizēti, angļu valodā saucas chronic fatigue, kroniskais nogurums. Kas kā termins, viņš nekā baigi neskan, vai ne, bet kroniskais nogurums neirodegeneratīviem pacientiem, piemēram, ar multiplu sklerozi un tā tālāk, nozīmē to, ka cilvēks nevar piecelties no divāna. Tu vienkārši nevari. Nav tā, ka tu esi noguris vai tev ir slinkums kaut ko darīt, tas ir pavisam kaut kas cits. Tu vienkārši sevi mēģini pierunāt, pakustināt roku. Tajās dienās tas ir diezgan... Tad tev ir jādīlo ar sevi, jā? Tad tev ir jādīlo ar sevi, bet atkal tas ir process, ko tu iemācies. Tu dīlo ar sevi un tu aizēji un interesantā kārtībā, tad tas tiešām pāriet tik līdz tu sāc kaut ko darīt. Kustēties. Tu mirsti pirmās 10 minūtes un tad aiziet daudz labāk. Ko es pavisam noteikti neiesaku darīt? Es neiesaku cilvēkiem jebkurā sporta veidā, jebkurās ambīcijās, ja jūs neesat regulāri fiziski aktīvs, nevajag sākt sportot kā profesionālais atlēts no pirmās dienas. Tad nav ko uzreiz skriet maratonu. Nevajag uzreiz skriet maratonu, nevajag nolemt, tā kā jūs nosēdējāt uz divāna gadu, un tad jūs nolēmāt, ka rekur pēc 2 mēnešiem Helsinkos ir Ironmans, aiziet. Šitā nav jādara, jo tas ir ļoti labs veids, kā dabūt sev ļoti grūti ārstējamās traumas pēc tam un nekad vairāk uz to sportu neatgriezties. Atceraties, ka jūs... Sergejs ar saplēstiem, cik tur muskuļiem? 3 pilnībā noplēstiem un 1 ir bišķiņ pārplīsis. Laura, es esmu ļoti slikts piemērs. Ļoti slikts piemērs, jo vienīgais, ko mana dzīve iemācīja, ir tas, ka kamēr man kaut kas strādā, es mēģināšu to kustināt. Ja nestrādās, mēģināšu turēties ar zobiem. Ja zobi nestrādās, tad man vajadzēs nošaut vienkārši kaut kādā brīdī, jo nebūs jēgas vairāk. Bet tas ir tā, kādā veidā es tam pieeju, es nerekomendēju to darīt. Tas jau tev ir tā no paša sākuma, ja tas ir arī šīs slimības iespējā? No paša sākuma, bet slimība tikai amplificē. Jā, jo man liekas, ka cilvēks, kurš ir bijis limitēts kaut kādā ziņā, īpaši kam ir pierasts kustēties, kad pēc tam tu tik ļoti novērtē, ka var kustēties, un pat ja sāp štruns, ka sāp, es gribu kustēties, jo nekustēties ir traki. Jā, daļēji, bet no paša sākuma tas ir bērnības dots. Godīgi. Tas ir bērnības dots, un tā visa slimošana to vienkārši pastiprināja, amplificēja, jo manā gadījumā es ļoti ticu tam, ka tas nav tikai par fizisko, tas ir par mentālo, par garīgo, par kognitīvo, par visu pārējo. Tu sāc augt tikai apstākļos, kur tev ir ļoti, ļoti nekomfortabli. Tie ir tie apstākļi, kur tu sāc palikt labāks, ātrāks, spēcīgāks, gudrāks, jebkādu īpašības vārdu var izdomāt, vai ne? Un tas ir tāds, zināmā mērā, tāds process, kuru tu sev iemāci, ka tu visu laiku sevi iegrūdi apstākļos, kur tev ir tā komforta sajūta zūd, vai tev sāp. Ja tev sāp, tad tev kontrolēti sāp. Nevajag jau sevi mocīt, bet ja tev kaut kas kontrolēti sāp, tas nav slikti. Manā gadījumā tas nav slikti. Man tas nozīmē to, ka es joprojām kaut ko jūtu un kaut kas notiek. Vai ne? Tā kā ir kaut kāda kustība, ir kaut kāds vektors, ko mēs redzam. Un
Tas varētu kādam izklausīties jocīgi. Es nepretendēju uz kaut kādu gudro dzīves filozofiju, bet manā gadījumā tā strādā. Viss ir tavā galvā. Absolūti viss ir tavā galvā. Jā, bet pat dažreiz, pat, ja ir tavā galvā, tas vēl nenozīmē, ka ar to var kaut ko uzreiz darīt. Tu vari ar to kaut ko darīt tajā brīdī, kad tu vari izvēlēties neļaut situācijai kontrolēt tavu dzīvi. Cik vai atkal klišejiski tas neizskatītos, bet tu vari izvēlēties kaut kādām situācijām nepievērst uzmanību. Pat vissūdīgākām situācijām, jo citādi ne. Klausītāji, ja tu meklē vietu, kur īstenot savus radošos projektus, man ir īpašs ieteikums – Power Up Space Rīgas centrā. Nesen atklāju šo vietu, jo te ierakstījām cilvēkjaudas intervijas. Arī šo. Mūsu komanda ir sajūsmā šeit strādāt. Te ir viss, kas nepieciešams. Moderni aprīkotas studijas, kur ierakstīt video vai audio, un te ir arī daudzpusīgas telpas pasākumiem, kur var rīkot apmācības, prezentācijas, filmu vakarus un pat konferences. Man īpaši patīk, ka te apvienota funkcionāla vide ar estētiku un no telpām paveras brīnišķīgi skati uz Rīgu. Visa komanda ir atsaucīga un profesionāla. Kad tu izmanto Power Up Space pakalpojumus, tu palīdzi šīs studijas misijā, kas ir atbalstīt apdraudētus žurnālistus trimdā un atbalstīt sabiedrībā noderīgus projektus, ieskaitot cilvēkjaudu. Apmeklē powerupspace.eu un piesakies iepazīšanās tūrei. Es un cilvēkjauda atgriezīsimies te vēl, jo tā ir mūsu pirmā izvēle nākamajiem projektiem. powerupspace.eu. Bet es tev gribu paprasīt to piemēru. Tātad ir tā dienas vakars, kad tu sēdi te savā dīvānā un ir slikti. Yeah. Un ir tā diskusija, iet, neiet, bet tu zini, ka vajag iet. Yeah. Kā tu izdabū tieši tajā brīdī, kad tu esi tur, kad ir ļoti tuvu tam, ka tu varētu neaiziet? Ar ko tu dabū, ka tu aizēji? Ar iepriekšējiem sniegumiem. Es zinu, ka es aizgāju 99 reizes pirms tam. Un situācija nav nekādā veidā atšķirīga. Tas arī viss. Un tad tas viss ir tavā galvā. Faktiski vienmēr sāpes ir tavā galvā. Kaut kādi lēmumi par to, vai tu kontrolē kaut kādas situācijas, vai tās situācijas kontrolē tevi, ir tavā galvā. Un viss nonāk pie tā, kādā veidā tu vari pats ar saviem nonākt kaut kādā kontraktā par to, kā tad mēs to visu uztversim. Bet ir jau, ja mēs runājam par to, kā rīkoties, kad nav saprotams, ar ko sākt, mūsu smadzenes generāli, viņas ļoti slikti domā par lielo bildi. Jo nav acīm redzams, kā no nulles aiziet vai bildē, kā no nulles dabūt sevi uz sporta laukumu, jo tu esi te un tad sporta laukums ir tur. Ir ļoti daudz nodarbes, lai uz turieni tā kā uz autostāvvietu jāaiziet. Un tad tu mēģini to sašķelt mazos gabalos. Jā, mazos gabalos tu piecelies un tad tu dabū kaut kādu savu sporta formu no garderobes vai ne, un tad un kaut kādā brīdī tu pamodies sporta laukumā. Ja, tas izklausās jocīgi, bet tas strādā absolūti vienmēr, tas strādā absolūti veselīgiem cilvēkiem. Es sevi starp citu uzskatu par veselīgu cilvēku. Es sevi neuzskatu par kaut kādu pacientu tradicionālajā izpratnē, vai ne? Un tā tas strādā cilvēkiem, kas sāk skriet. Tā tas strādā cilvēkiem, kas mēģina sākt zaudēt svaru, un tā tālāk un tā joprojām. Tu mēģini lielo bildi sadalīt mazos gabaliņos, un tad tajos mazos Izpildi mazo gabaliņu. Jā, un tad mazajos gabaliņos sāk strādāt tas pareizais dopamīna mehānisms, kad tev ir kaut kāds mazais panākums, un tad tas mazais panākums tevi motivē uz nākamo mazo panākumu, un tad kaut kādā brīdī tu nonāc pie lielā mērķa. Jā. Bet vienkārši sēdēt un domāt. Jā, par to lielo mērķi nav produktīvi.
Labāk sākt kaut ko mazu Nē, izdarīt. nestrādā, nevienam, man arī nestrādā. Jā, man arī pievienojos. Sergej, vai ir vēl kaut kas tāds, ko šīs sarunas ietvaros tev ir svarīgi pateikt? Es domāju, ka es apstāšos pie tā, ka ir ļoti skaidri jāapzinas, ka, ja mēs runājam par manu to profesionālo darbību un par veselības aprūpes sfēru un tā tālāk, un tā joprojām ir ļoti skaidri jāapzinās, ir tas, ka jūsu dzīve rūp tikai jums pašiem. Un nekāda atbildības pārlikšana uz kaut kādām fake autoritātēm internetā, pat uz kaut kādu ģimenes ārstu vai vēl ko īsti nestrādā. Jums ir jāapzinās tas, ka jūs esat tajā informācijas laukā, kur jūs varat sev izvēlēties rīkus, kādā veidā palielināt savas zināšanas, kādā veidā stresstestot tās zināšanas, kādā veidā faktčekot kaut kādas lietas, ko jūs dzirdat. Bet visi efekti, ko jūs sasniegsiet, gan labi, gan slikti, būs tikai un vienīgi jūsu darīšana un tikai un vienīgi jūsu interesēs. Nevienam citam nerūp. Varbūt jūsu vecmammai un mammai un tētim, bet principā tas loks ar cilvēkiem te arī beidzas. Ne draugiem, nekam citam. Tagad tas ir tiešām tas, ar ko jums pašiem ir jātiek skaidrībā. Tas pats, mēs visu laiku runājam par veselīgo dzīvesveidu, mēs par to runājam jau kā tādi vecie marazmātiķi, vai ne? Bet Speak for yourself. joprojām sabiedrība nekur īsti nav devušies. Nekur īsti. Prom no tā nekur netikt. Nē, prom no tā nevar tikt, jo mēs joprojām ļoti slikti apsveram kaut kādas long-term commitment. Ilgtermiņa apņemšanās. Jā, ilgtermiņa apņemšanās ir tas, tā sfēra, kur mēs esam ļoti, ļoti, ļoti slikti. Un neviens nepalīdzēs. Ja jūs nolēmāt paši iznīcināties, nevienam nerūp. Viss, kas rūp, piemēram, tādiem cilvēkiem kā man un maniem kolēģiem, ir kaut kādā brīdī līdz jums dabūt vai nu tehnoloģijas, vai nu kaut kādu informāciju, kas varētu jums palīdzēt, bet tas, kādā veidā jūs to informāciju saņemsiet, pielietosiet vai nepielietosiet, ir atkal absolūti jūsu darīšana. Un tas ir tieši tas gadījums, kad var iemācīt zvejot, bet nedod zivi, tā kā gatavu zivi. Un ar to zvejošanu, kurš grib mācīties, tas mācīsies. Jo man visu laiku jautā par kaut kādiem longevity supplementiem, par to, kādā veidā ātri izārstēt to vai šito. Un, diemžēl, atbilde vienmēr ir nē. Atbilde vienmēr ir stratēģiski domāt par savu veselību, apzināties, ka tā veselība ir tāds compounded effect game. Jā, tā kā uzkrātie procenti. Uzkrātie sarežģītie procenti. Saliktie. Ja saliktie, nevis vienlaikus kaut kāds ātrais efekts. Un ar to vienkārši ir jādzīvo, tas ir jāpieņem un tad jāmēģina kaut ko darīt. Un lūdzu, es tiešām lūdzu pārstāt darīt debīlas lietas, kas pātrina visāda veida degeneratīvās onkoloģiskās slimības. Tātad. Ja jūs smēķējat, piemēram, tas ir visstulbākais, ko tu vari darīt par savu naudu. Bet nav nekā sliktāka. Alkohols nav sliktāks. Alkohols, starp citu, viss pēdējais research, uz ko tu gribi skatīties, principā tev runā par to, ka alkohols jebkurās devās ir neirotoksisks. Jebkurās devās. Viss tas stāsts par vienu glāzi vīna, ja tev patīk, aiziet, knock yourself out, bet tas nav veselīgi.
Viss. Punkts. Tas nav veselīgi. Bet tu teici, smēķēšana ir vēl sliktāka? Smēķēšana ir, jā, visstulbākais, ko tu vari darīt. Top 1. Veipošana tikpat stulbi, plus veipošana interesantā kārtībā. Pirmajā kārtā veipos iekšā ir glicerīns. Glicerīns ir organiskais šķīdinātais. Jūs esat organiskā būtne, tā kā tur ir audi iekšā un šūniņas un tā tālāk. Nevajag to darīt. Bet viņš arī ietekmē, viņš arī iznīcina, es nevaru atrast latviešu vārdu, bet iznīcina elastīnu jūsu asinsvados. Un asinsvadi bez elastīna ir trausli asinsvadi. Trausli asinsvadi ir insults, piemēram, ja mēs runājam par galvu un tā tālāk. Un tad ir jāpārstāj darīt debīlas lietas. Un tikai pēc tam mēs varam runāt par piedevām, par sportu, par kaut ko. Jo, ja mēs atrodamies situācijā, kad mēs mēģinam dot cilvēkam D vitamīnu tajā pašā brīdī, kad viņš zāgie sev nost kāju, sežot pie galda, Kājas kauliem diezko nepalīdzēs tas D vitamīns. Jā. Tas efekts, ko mēs mēģinam sasniegt, pret to kaitējumu, ko viņš mēģina sev pats dot, tas nav simetriski. Tas ir tas galvenais message, godīgi. Vienkārši jābūt prātīgiem. Tas arī viss. Nevienam nerūp. Absolūti nevienam nerūp. Ja gribat mainīt savu priekšstatu par dzīvi kopumā, ir absolūti paralēlās dimensijas valstī, kur jūs dzīvojat, kas saucas, piemēram, onkoloģiskās nodaļas slimnīcās. Pie vairākuma cilvēkiem neviens nenāk, un viņi vienkārši, tu vienkārši ieej portālā iekšā, un tad tu izej ārā absolūti kaut kādā citā dimensijā, kas neizskatās kā parastā, es nezinu, klusā centra dzīve Rīgā. Kaut kas parasti absolūti cits. Un arī ļoti labi maina priekšstatu par to, kā var būt, ja nesekot sev līdzi. Līdz ar to ir jārūpējas par sevīm kaut kādā adekvātā veidā. Un jāpārstāj darīt debīlas lietas. Man nav ko pateikt. Mēs tā arī nosauksim šo epizodi. Pārstāj darīt debīlas lietas. Jebkā pārstāt darīt debīlas lietas. Jebkuras debīlas lietas pārstāt darīt. Lūdzu, ja tas kādam palīdzēs, izejam ārā no pievienotās vērtības loģikas. Ja tas palīdzēs plus vienam cilvēkam kaut ko darīt labāk sev, tad tas jau, es domāju, ka tas jau kalpoja kaut kādai labai lietai. Es zinu, ka tev ir ļoti laba iedarbība uz cilvēku jaudas auditoriju arī pēc tām atsauksmēm, kas mums bija pēc mūsu pirmās sarunas, tāpēc tagad jaudīgi ir tas, ko es prasīšu. Ja tu noklausījies šitik tālu, lūdzu sūti atgrieznisko saiti, ko tu redzi no Sergeja stāstītā, kas tev ir noderīgi, kas tev ir palīdzoši, kas tev ir, es nezinu, varbūt interesanti, vai kas tev ir labs spēriens pa vienu vietu, un prasī nākamās lietas, ko tu gribi, lai mēs ar Sergeju runājam. Mans mērķis ir viņam tā kā dēlēji piesūkties un prasīt, lai viņš vēl stāsta mums visu kaut ko, bet man vajag tieši no klausītājiem, kas jums ir aktuāli, ko jūs gribat vairāk, jo jā, man ar tevi vienmēr būs ko runāt. Un pēc katras sarunas ar tevi man ir sajūta, ka es kļūstu mazliet jēdzīgāks cilvēks, tāds apzinātāks cilvēks. Jā, tāpēc es tā kā tā dēle tev te rāpošu pakaļ. Teikšu, taisam nākamo sarunu augšā. Sergej, milzīgs tev paldies par tavu laiku. Paldies. Un par to, ko tu dari. Tas ir super. Jo es atceros, man ļoti palīdzēja mūsu iepriekšējā saruna, kur tu arī stāstīji, kas ir tava motivācija. Jā, tiem, kas nav dzirdējuši sarunu ar Sergeju iepriekšējo, vienkārši aicinu aiziet noklausīties, jo tur ir daudz tādu punktu, kas liks aizdomāties. Paldies tev. Paldies tev.
Ja šajā sarunā tu sajūti interesi, es arī gribu drosmīgus lēmumus un tad darīt pat, ja ir bail, tad apskaties jaudas piedzīvojumu, kas būs maijā. Tā ir spēcīga pieredze, kas tavas spējas paceļ jaunā līmenī. Visa informācija ir lapā cilvēkjauda.lv/piedzīvojums.